Šodien pilnmēnesis ūdensvīrā, un tas vēl notiek retrogrāda Merkūra laikā. Un emocijas šodien būs kā amerikāņu kalniņi. Te gribēsies skriet uz priekšu pasaulē, te ielīst zem segas un pazust no visiem. Tāpēc, ka ūdensvīrs simbolizē brīvības alkas, pēkšņas atklāsmes, bet retrogrāds Merkūrs pievieno pagātnes tēmas, vecus pārpratums un arī neizrunātas sarunas. Un tieši tāpēc cilvēki šodien var būt īpaši jūtīgi, vieglāk aizkaitināmi vai arī tieši otrādi noslēgti. Ko tad darīt, lai maksimāli izmantotu šo pilnmēnesi laiku? Pavisam noteikti jāatliek svarīgi lēmumi un arī sarunas pēc 11. augusta. Vienkārši ej pastaigā, var pierakstīt savas sajūtas, atbrīvo to, kas tev vairs nekalpo. Un ja jūti, ka viss krīt uz nerviem un visdrīzāk tā arī būs, tad atceries, ka tas ir tikai pilnmēnesis testiņš tavai iekšējai brīvībai. Vienkārši elpo un ļauj visai šai pilnmēnesis enerģijai izskalot visu veco, jo pēc pāris dienām, es apsolu, būs vieglāk. Jo pilnmēnesis laiks nav mūsu ienaidnieks, tas ir tikai spogulis, kas parāda, kur mēs iekšēji esam gatavi izaugt. Šis ir brīdis pārskatīt, ko atlaist un ko sevī stiprināt.